Jā, turpinam lasīt Dieva vārdu, nemainīgi no laikapstākļiem, nemainīgi no emociju apstākļiem vai saguruma pakāpēm, vai ir pirmdiena vai otrdiena. Jā, paldies Tev, Tēvs, par Tavu žēlstību, par to, ka tieši grūtībās vai tādā sagurumā vai vēl, kad tikā visspilgtāk var izjust Tavu roku, ka Tu palīdzi, jā, ka Tu dod padomu, ka Tu dod pacietību, ka Tu dod gudrību. Jā, paldies par Tavu vārdu. Paldies, ka mēs varam nedzīvot uz emociju pamata, bet uz Tava vārda pamata, uz Tava gara pamata, ar Tava gara palīdzību. Jā, lūdzam Svētais Gars, ka Tu vadi arī mūsu šodienas vārdā, šodienas psalmā, dziesmā, ka varam to izprast. Jēzus vārdā. Jā, 108. psalms, Dāvida psalms, dziesma. Ak, Dievs, mana sirds ir droša, es dziedāšu un slavēšu ar dziesmām. Mosties mana dvēsele, mostieties arfas un cīteres, es modīšos ar ausekli, es Tevi slavēšu, kungs, tautu starpā, tautu vidū. Jo līdz pat debesīm liela ir Tava žēlstība, un līdz padebešiem Tava uzticība. Pacelies, Dievs, pār debesīm un parādi savu godību pār visu zemi, lai Tavi mīļotie top glābti, palīdzi mums ar savu labo roku. Paklausi mani, Dievs runāja savā svētajā vietā, es priecāšos un dalīšu Sihemu un mērīšu Sukotas leju. Man pieder Gileāda, man pieder Manase, Efraims ir mans galvas aizsargs, Jūda ir mans valdnieka zīzlis. Moābs ir mans mazgājamais trauks, pār Ēdomu es metīšu pāri savu kurpi. Es gavilēšu kā uzvarētājs pār filistiešu zemi. Kas aizvedīs mani stiprā pilsētā, kas pavadīs mani līdz Ēdomai, vai ne Tu, ak Dievs, kas bija atmetis mūsu un aizgāja, ak Dievs, ar mūsu karaspēku. Palīdzi mums bēdu laikā, stāvi mums klāt cīņā pret ienaidniekiem, jo niecīga ir cilvēku palīdzība. Ar Dievu mēs veiksim lielus darbus, Viņš satrieks mūsu ienaidniekus. Āmen. Man likās, ka vēl. Jā. 2. Ak, Dievs, manas sirds ir droša, es dziedāšu un slavēšu ar dziesmām, mosties mana dvēsele, mostieties ārfas un cīteres. Es modīšos ar ausekli, es Tevi slavēšu, kungs, tautu starpā, tautu vidū. Jo līdz pat debesīm liela ir Tava žēlstība un līdz padebešiem Tava uzticība. Pacelies, Dievs, pār debesīm un parādi savu godību pār visu zemi. Lai Tavi mīļotie top glābti, palīdzi mums ar savu labo roku, paklausi mani. Jā, lai mūs tās mūsu dvēsele, arfa un cītara, ka mēs ceram uz Tavu palīdzību, kungs, un mēs to arī sagaidām. Lūdzu, Svētais Gars, ka Tu stiprini katru vienu no mums iekšienē, mūsu iekšas. Un, jā, lai mēs varam pastāvēt tajā, ko Dievs mums ir devis, lai mēs neizbaiļojamies un dod mums savu spēku, neatlaidību, iekarot ar vien jaunas vietas, dažādos veidos, gan mūsos pašos, gan mūsu dzīvēs, gan visur, kur Tu mūs sūti, Tēvs, un ja Tu mums kaut ko dod, tas ir jā un āmen. Jā, lai mēs varam pastāvēt, izturēt un pastāvēt uz Dieva vārdu, uz tā, ko Viņš ir teicis. Paldies, ka Tavs vārds stāv pāri visam mūsu nopietnībām, mūsu lielajiem grēkiem un lielajām emocijām un lielajām sajūtām, ka tas viss tā kā it kā grozās ap mums, ka mums jātiek pašiem ar visu galā, ka Tavs vārds stāv pāri visam. Jā, dod mums šo putnu lidojumu skatienu no augšas,
un ka mēs varam ieraudzīt cik niecīgas arī skudriņas mēs šeit esam, un tu tomēr mūs uzlūko, un tava žēlastība ir pār mums, un tu esi mūs radījis, tu mūs pārzini, tu mūs mīli. Jā, es lūdzos, lai arī pāri visam, arī, ko mēs domājam savās galvās, lūdzos, ka mēs varam piedzīvot prieku, bezrūpību, jā, tavu mierinošo klātbūtni, jo tikai viens apskāviens no tevis, un ir sajūta, ka vienkārši nekas nesatrauc un neuztrauks. Jā, ieskoja mūs savā mīlestībā, sagatavo mūs šim rudenim, ka mēs varam būt tādā tavā mīlestības siltumā un mierā, priekā, palīdz virzīties tālāk. Tiešām mosties mūsu dvēseli, mosties mana dvēseli. Jā. Jā, mūsu Dievs ir varens un liels. Viņam nekā nav neiespējama. Āmen.